Jā, viena maz. Kā saka? Patrici, ko tu aizgāji? Es tagad taisu tēju. Gandrīz ideāls brokastis. Jā, ko mēs pievienosim? Mēs tējai pievienot, tas ir pamatā tējai parasti ir ūdens. Ja? Jā. Angļi sen atpakaļ dzēra savādāk, viņi sildīja pienu un tā pienā lika tēju. Mēs darīsim ne tā kā angļi dara, mēs darīsim tā kā dara vairums pasauli, mēs paņemsim, uzvārīsim ūdeni. Šitien te uz šitā dīskā paļā vārās ūdens. Es atvainojos, angļi to pienu, kad sildīja. Jā. Viņi sildīja pienu atsevišķi. Es atvainojos vienkārši, tad es pārtraucu. Nevajag atvainojos. Viņi sildīja pienu jau tad, kad viņš bija izslaukts no govs, vai viņi kopā ar govu sildīja to pienu? Nē, tas ir pēc tam cepa gaļu. Pēc atsevišķi. Tas bija bifšteks un piens. Jau pienācās atsevišķi. Jā, nevajag jau divas lietas kopā. Jā, labi, paldies. Viņas abas ir kopā labas it kā, bet viņi jādalī. Un tad uz šitā tad diska. Jā. Tas jau ir kaut kas tāds kosmisks, man izskatās. Nē, tas ir parasti disks pievienots pie 220 rekur. Ja? Kas tas ir Lady Gaga? Kas Lady Gaga? Kur? Disks. Vai tas ir kaut kāds šlāgerīgs? Nē, šitas ir Lauris Veniks. Lauris Veniks. Labi, sildām uz Lauru. Jā. Nē, paga, nē. Nu jā, vienā pusē Lauris Veniks, otrā pusē Kivičs. Aha. Tad jau tējai vajadzētu būt labai. Tējai būs labi. Tā, tagad, kamēr šitas vārās viss, ja, mēs varam darīt kaut ko citu, jo mums te klāt nav jāstāv. Tātad mēs sagriežam citronu. Manā gadījumā nē, jo es nedzeru tēju citronu. Bet, ja, teiksim, tu vēlēs tēju citronu, es tev varētu sagriezt. Vai kaķis, teiksim. Par to kaķi vispār viņš man neļauj visu nakti gulēt. Viņš man lielākais draugs tagad ir. Viņš man murvēja visu laiku pie ausis. Viņš bija tāds. Viņš bija tāds, jā. Tas viss, kas mums bija. Nekas vairāk. Nu, čiepis ir trusītis. Tā, tagad mēs meklējam krūzi. Cilvēku pazītē, viņš ir trusītis. Atradu rekur flower krūzi. Šis te iznāks. Šī varētu būt piemērota. Būs labs, jā. Pirmai tēja būs laba. Ok, tad mēs tad esam ciet. Un tagad mums ir jāatrod, kur ir tēja. Tas ir, varbūt ne pats svarīgākais, bet viens no svarīgākajiem momentiem tējas gatavošanā. Tā, bērni saka priekšā šeit. Nē, te ir zāles. Ir tur pipermēta. Arī, kur ir kumelīšu tēja, petlī tēja. Visāds tējas te izrādās ir. Zaļā laikam nebūs. Augstīsimies, vai ir piens. Piens. Piens ir, tātad var dzert melnu tēju. Pakaļ, cik mēs neapēdām kliņģeri. Kliņģeri neapēdam. Jā. Labi, manā gadījumā es izvēlēšos melno tēju, bet jūs mājās varat darīt, kā jūs paši gribat, ja? Tātad Ahmad mums piedāvā. Ahmad piedāvā tetlī tēju. Plus 25%. Plus 25 grādi. Vismaz. Procenti arī, jā. Un mēs viņu vienkārši iemetam iekšā. Vienkārši, jā, šitā skaties. Vēlreiz neuzmanīgākajiem skatītājiem, varbūt, kas bija atgājuši maliņā. Tātad mums Ahmad piedāvā tetlī tēju, ja? Pikvik maisiņos. Paņemam maisiņu un vienkārši tā nevīžīgi iemetam šķiekšā. Super. Tas tik vienkārši izskatās, bet vai tas tiešām arī pirmo reizi, kad tu gatavoji tēju, vai tas bija tik vienkārši? Nē, es redzu, ka tu jau šitā nav tev pirmā reize. Es jau redzu ar abām rokām māku arī. Nav tā, ka es ar vienu, tikai es ar abām varu maukt jau tagad, ja? Bet man sākumā, protams, bija problēmas ar ūdens uzvārīšanu. Jo? Kur slēpās tas noslēpums? Es nezināju, ka tas disks tā dara. Ka viņš sāk dziedāt pēkšņi? Nu, jā? Vai kad tu sadzeries to tēju, pēc tam tu sāc izpildīt vai nu Kiviču vai Reinika dziesmas? Tagad dziesmas? dzirdējuši to klikšķi? Jā. Dzirdēji, ja? Jā. Tas klikšķis ir tāds, tas nozīmē, ka tas ūdens ir gatavs. Vēlreiz. Klikšķis. Jā, tas ir kaut kas. Jā. Un, principā mūs agrāk bija, protams, savādāk, bet tagad jau, kā viss ir motorizēts, viss ir tēju pagatavot, tas tiešām ir vienkārši. Tas tiešām ir vienkārši. Un tagad pievienojam karstu ūdeni, jā? Jā, tad tējai lejam šitā visu. Ja manā gadījumā es daršu pienu, bet es atstāju drusciņu vietu, ja? Un atpakaļ liekam uz diska. Un tagad mēs varam doties kādā reklāmas pauzē, minūtes 2-3, lai šis ievelkās. Paldies!